Man ir 14 gadus vecs puika. Pirmā saskara ar to, ka viņš kaut ko lieto, bija 2 gadus atpakaļ. Faktiski, kad viņam bija 12 gadi. Vienkārši vienu dienu pārnācis mājās. Es atradu viņu tad samērā bezpalīdzīgā stāvoklī, bāls, trīts, šaudīgs acis, pulss, es nezinu, uz cik, uz 120 vismaz. Kas noticis, draugs ir uzcienājis ar kaut kādu nikotīnu tur izstrādāju, pa kur man vispār nebija absolūti nekādas mojājas, ka tāds vispār eksistē pirms tam. Es domāju, es pats arī jau kādreiz pirmo cigaretu pamēģināju aptuveni, vecākie puikas iedeva 10 gadi nebija. Normāli novēmu, ja. Es sāku pamazām interesēties, kas tas spilventiņš ir. Es saprotu, ka viņš ir tāda aizrāvies ir, bet man kā vecākam tomēr ir jāzina, un man gribas zināt, kas tas tāds ir, ko viņš lieto. Vai es vienreiz apstādinātu, varētu tas cits jautājums, vai kas tas poučs vispār kā tāds ir, un tur man tiešām žoklis sakontaktēja laminātu par to, kādās devās ir tur atrodams nikotīns. Latvijā internetā ir iespējams nopirkt pouču, kurš satur 150 mg tīra nikotīna. Ja mēs skatāmies parastās cigaretes kategorijās, tas ir aptuveni tikai 15 cigaretes, tad mēs cigaretes nekad neizpīpējam 100%, jo lielākā daļa izklūpta kā gaisā. Līdz ar to mēs uzņemam tikai kaut kāds 0,2 mg, tad sadalot šo 150 mg, kas tajā poučā ir iekšā uz cigaretēm, tās kopā ir 700 cigaretes, kurš viņš vienlaicīgi iebāžas sev aiz lūpas un sākās līdz ar to tā nikotīna nonākšanā asinīs, kas man nogāza no kātiem. Protams, es sāku runāt ar viņu par to, kādus miligramāžus šajā gadījumā viņš tur lieto. Viņš teica, ka 20. Arī runājot tālāk par apreibināšanos un kāpēc viņš to dara. Un tur viss tas pats stāsts, ko ir pušatkarīgais teikt. Tev vienkārši patīkama reibuma sajūta. To saprotot, ka es varu stāstīt, cik es gribu, cik tas nikotīns ir slikts, bet, ja viņam tas liek justies labi, tas pēc definīcijas nevar būt slikts, jo viņš jau jūtās labi. Ierobežot tur ar kādiem sodiem vai ar kaut kādu draudēšanu, es nekad to tā arī neesmu arī apsvērs. Viņš pietiekoši saprātīgs, inteliģents cilvēks man tur aug, bet, likās svarīgi izglītot viņu tajā, ka kādam komplikācijām viņam nāksies saskarties. Ja viņš turpinās, teiksim, tās dabas audzēt, un, kā zināms, nikotīns ir ļoti stipra atkarība izraisoša viela, viņš no šī te netiks vairāk pirmkārt visu savu mūžu. Tā kā bērns attīstās līdz 25 gadiem, līdz ar to, tur būtiski tas ietekmēs viņu uzbūvi, tā var teikt, mentālo uzbūvi, viņa ir kā cilvēku. Blakus efekti, piemēram, ilgstoši lietojot tos spēcīgi bojājās smadzenes, jo tev spēcīgāk bojājās smadzenes, ja tev ātrāk vajadzēs protēzes. Un protēžu jautājums viņā izraisīja tikai vienīgi jautrību. Atceros no savas bērnības un jaunības, cik kādu efektu man deva, vai precīzāk nedeva, ja kāda veida lekcijas par to, ka dzert ir slikti un pīpēt ir slikti, tas viss likās vienkārši rēcīgi. Mēs vēl salīdzinājāmies tur draugu starpā, kurš tur vēl ir lekcijots vairāk un parādīt vienaldzīgu attieksmi pret šādu vecāku izglītošanas mēģinājumiem. Tā kā es pat pie tā pat neķēros klāt. Vienkārši saku, rekur tāds ir risks, ja tu turpināsi šitā valēt, tās sakas, ko tev tas dos, būs neatgriezenisks un ietekmēs tev visu tavu mūžu. Vai tas nostrādāja, kā jums liekas? Nē. Man šķiet, tā metode, ko vismaz es esmu atradis kā efektīvāk, un viņš nav pilnībā atrisinājis problēmu, var iesaistīt viņu kādu veidu aktivitātēs. Man izdevās viņu interesēt basketbolā, tā kā viņš ir pagarāk auguma. Tad, kad tu atnāc no treniņa un esi nobliezis 2-3 stundas kopā ar čomakiem, tev nav pirmā doma aiziet uz skroku, pievilkt mūli ar alkoholu vai cigiņu uzvilkt vai kaut kādiem poučiem nodarboties. Cenšties pēc iespējas vairāk viņu prātu novērst uz kaut ko, kas nevelk viņš šajā sociālajā vidē, lai viņam šajā apreibināšanās vispār būtu nepieciešama. Tu nodarbojies ar sportu, tev izstrādājās serotonīns, tev izstrādājās dopamīns, un tu vienkārši jūties laimīgs. Ja tu piebāzi savu seju pilnu ar 150 gramiem tīra nikotīnu, tu arī jūties droši vien uz kaut kādu brīdi laimīgs, bet tā laime vada pilnīgi citā virzienā nekā, teiksim, sports un jebkurš cits veselīgs foršs hobijs.